Agnese. Wow. Tiešām gribās teikt, wow. Ar tādu dzīves vieglumu var būt tikai burve, var būt tikai dīva, kura izprost ikdienas mirkļa burvību, kuru pati viņa rada, ar savām rokām pieskarās, ar savām rokām noglāst un ar savām rokām izdara darbā. Un prot izbaudīt tā, kā sīkumos sajust mirkli. Agnese, viņa prot uzburt arī citiem šo mirkli, kas ir mīlestības un arī tāda piepildījuma pilns. Piepildījumu par sevi, par savu pieredzi un savu būtību. Agnese. Es teiktu Agnese. Tadā! Laipni lūgta pie mums mājās. Studija, mīļā, tu vari nonākusi citā vietā, jeb drīzāk teikt īstajā vietā, īstajā laikā, un arī tu esi īstā šodien, un man ir iespēja ar tevi sarunāties. Brīnišķīgi. Ir svētku diena. Ir jūnija ieraksts, vismaz šim gadam, es nezinu, varbūt vēl kaut kurā gadā mēs citā mēnesī, tu esi tāda jūnija meitene, kā mēs tikko sapratām. Jā. Un, jā, es esmu laimīga ar tevi parunāt un kaut ko no tevis atklāt. Un, ja tavs stāsts kādam citam noģingstēs un radīs domas un jautājumus galvā un atbildes arī turpat, tad feini. Sveika! Jā. Nu, čau! Čau! Agnese, mēs parasti sērijas sāku ar vienu tādu vienkāršu jautājumu, ko cilvēku bieži vien tādā ikdienas skrējienā sev neuzdod, bet tas jautājums īstenībā ir ļoti, ļoti tiešs. Kas tev dzīvē ir svarīgi? Jo tas uzreiz parāda, kas tu esi kā cilvēks, kas tu esi kā personība, kas tu esi kā sieviete, kas tu esi kā Agnese. Kas man pateiks par Agnesi? Ja? Kur ir tava formiņa? Kas ir tas agnesīgums? Ja? Jā. Kas tev ir svarīgi? Kas un kāpēc? Svarīgi, jā. Nu, pirmais, es uzreiz gribu teikt, droši vien, ka mīlestība ir pirmajā vietā, bet kas priekš manis ir mīlestība? Priekš manis mīlestība ir tā apakšpunktos izrakstot godīgums, patiesums, atklātība, tiešums, neatlaidība, kas vēl... Tā viss ir mīlestība. Jā, tā viss ir mīlestība. Un tas ir mīlestība priekš manis tā kā... Man pret sevi pašu, pret dzīvi kā tādu un pret cilvēkiem, kas man ir apkārt, mani, teiksim, pirmkārt jau tuvākie, ja, ko es tā kā ieskaitu savā lokā, kas ir iepazīti un iekļauti. Tā Tavējie. Jā, manējie. Mans traips, ja, mana cilts. Ja. Tā... Cik liela ir tava cilts? Mana cilts? Tā uzreiz domāju, kurā brīdī es varētu kļūt par tavējo, vai tur tu jau ir esi? Vieta? Es jau esmu, kā es tur trāpījos? Tu nepamanīji? Jā, tie vistuvākie mana ģimene, teiksim, tātad vīrs, un man ir 3 dēli, kas ir lieli, 2 ir lieli, jā, jau izauguši, 2 ir vecākie savās dzīvēs, un jaunākais vēl pagaidām ar mums, viņam 17. Bet arī tā kā kuļkājiņas jau pamazām rīvējās jau uz to pasaules pusi un tā, bet tie 2 ir točni prom. Lūk, un, kas tur, mammas un tā kā... Protams, tas kodols. Tas kodols, jā, bet, protams, tur vēl ir tajā manējos saitē kaut kādā, ir, saitē nepareizi, kā to nosaukt, lokā, jā, ir kaut kādas tuvākās draudzenes, ar kurām ir tāda stingra, tāda cieša kontakta sajūta, jā, ka tā kā, ja es zinu, tad... Kad man vajag, es varu, man vajag, un viņas
nāks, un es priekš viņām arī nākšu. Un, tā. Tad tas ir sanāk, divas saujas kopā, varētu teikt. Jā. Un tad ar visiem šiem cilvēkiem tev ir tā tava mīlestība caur to patiesumu, tiešumu, godīgumu. Kur es pati esmu tāda un radu apstākļus, situācijas, kurās arī, lai viņi ir tādi. Teiksim, tad bērni savulaik, kad bija mazi, tad es stāvēju par šīm te vērtībām, lai mēs ar vīru mums izdodas izveidot ģimenē ļoti sirsnīgas un tuvas attiecības. Ja? Un tad, kaut kā, es domāju, ka mums ir izdevies. Vismaz es to jūtu, kad viņi, ja brauc vecākie dēli ciemos, tad tas ir dēļ tā, ka viņi grib, nevis tāpēc, ka pienākums. Ja? Un tad ir baigi forši tā sajūta, kad kādreiz tā tad noķer tādu mirkli, tā, ka visi kaut ko runājusi, notiekās, un es tā jūtu to tad siltu tāda labi padarīta darba sajūtu. Gandarījums, jā, ka tu jūti, ka tā investīcija, kas kādreiz tika daudz guldīta iekšā attiecībās un veltot uzmanību viens otram, kad kur viņa ir. Un tas ir to vērts. Jā. Visi tie arī tās problēmas, kas ir bijušas, ka mēs esam gājuši cauri kopā, un ne jau vienmēr tikai putukrējums un ķīseļa krasti, un kas tur vēl, ja. Visa kā ir bijis, bet mēs kopā esam gājuši un turamies, jā. Un tad tās tavas vērtības, tas godīgums, atvērtība, un tad tas ir palīdzējis to mīlestību tā kā uzturēt, lai viņa arī ir tajās attiecībās. Jā, lai viņa ir un turpina būt. Tas sanāk, tas ir mīlestība darbības vārds. Tu nevari tā, šodien ir un tā kā viss, tas ir tā kā, es nezinu, statiski, ja, tā kā čik tagad ir. Nē, mīlestība ir arī tajā brīdī, kad tu jūti, ka ir, laikam izskatās bišķi problēma, tā kā te briest kaut kas, ja, kaut kāds tur, nezinu, kaut kādas varbūt nepatīkamas jūtiņas kaut kur, jā, bet tā kā, hei, ejam iekšā, ejam, runājam, kas tev, kas man. Man jau arī ir būtiski tā kā izprast sevi, savus procesus, lai es varētu tā kā nodot otram to savas vērtības. Man ir jāreflektē, jāspēj saprast, kas manī iekšā notiek pa procesiem, lai es varētu otram nodot šo informāciju. Jā, jo tā ir valodiņa, vai ne? Valodiņa, man ir jāprot to pateikt, vai arī parādīt, vai pastāstīt. Es gribēju tieši prasīt, vai tu proti nodot, pateikt bez vārdiem, jo man liekas, es tevi iepazinu. Kā tu mani iepazini? Es tevi iepazinu vēl bez vārdiem, varbūt rakstītajos vārdos mazliet, bet tādos ne audio vārdos. Es tevi iepazinu varbūt ar taviem stāstiem kaut kādās publikācijās un postos. Jā, publiskajā telpā es nerunāju ilgi, tā kā daudz gadus es vienkārši rakstīju savus rakstiņus, savus stāstiņus par sadzīvi un manu ikdienu. Jā, balsi jūs mani nedzirdējāt. Jā, tas gan. Bet vispār jau dzirdēju, jo galvā es jau droši vien dzirdēju. Tevi runājumi, jautājums, vai tā bija tā balss, ko es dzirdēju. Jā. Bet tas jautājums, tad vai tu proti izrādīt bez vārdiem tās savas vērtības? Man liekas, es esmu diezgan ekspresīvs cilvēks. Kā tu dari? Tādā ziņā, ka tas man viss ķermenis pieslēdzās. Tā. Ja man ir jūta, tad viņu var redzēt. Tur žesti, tur šie mīmika un viss tur iet. Trauki pa gaisu. Jā. Ir. Jā, tā kā es esmu diezgan redzama un ļauju sev tādai būt. Jā. Bet tad man jāsaka tā, ka viss šis raidījuma ieraksts ir par to, kas mīļā tu vari. Un mani tie aicinājumi ir tieši par radīt stāstus tieši par šīm sievietēm, kuras pēc manas izvēles, protams, vai pēc ieteikumiem, ir tās sievietes, kuras var.
Un katra sieviete, es teiktu, var atļauties būt, jā, es to varu, es varu izrādīt, es varu būt es varu būt patiesa, es varu būt reāla. Jo man tā šķiet, ka šobrīd tā ir viena no lielākajām problēmām, ka cilvēki ir sapinušies tajos mākslīgajos filtros, kas mums, šķietami pieprasa sabiedrība. Un grūti būt īstam, grūti būt reālam. Bet tu vari. Kāpēc? Tu vari. Es teiktu tā, ka vēl grūtāk ir nebūt sev pašam. Tas ir dubultā grūti. Ja tā iedziļinās, tad man liekas, ka ja tā salīdzinātu, cik tu tērē enerģiju, lai nebūtu tu, lai neļautu plūst tai būtībai, lai tā enerģija, kas tevī iekšā ir, kā tas ir turēt viņu ciet, tā iedomājas, paņemam davai orkānu, vējš kaut kāds ļoti, ļoti stiprs, kā tas ir viņu iepakot? Kā? Man liekas, tur drīzāk māja aizlidos pa gaisu, nevis tu viņu iepakosi, redz, bet cilvēks, viņš kaut kā pamanās, likt sprostiņus virsū, tādus bloķēt, to enerģiju. Un tad, kā rezultējās droši vien ar kaut ko attiecīgi, droši vien veselības ziņā kaut kur tas parādās. Tāda pieredze arī, protams, ir ietet, ne jau, ka es vienmēr tāda būtu bijusi, kas tāda dabiski ļaujās, es arī esmu baidījusies no sevis un savas jaudas, un arī esmu domājusi, varbūt manis ir par daudz. Ļoti interesanti. Vai tā vispār var būt? Nē, priekš kāda cilvēka droši vien, ka es esmu par daudz, bet viss kārtībā. Ej tālāk, un es eju tālāk. Tā kā jūrā taču zivju daudz, vai ne? Jā, jo man liekas, ka tā arī noķer to mirkli, kad tu saproti, ja manis ir par daudz, ka es varu iet citā virzienā, nesaspriesties un neapturēt to savu jaudu, to savu plūsmu. Tas ir arī fantastiski. Tas ļauj cilvēkam un sievietei radīt, jo tu kā saproti, ka tu ar to savu enerģiju tu vari tagad viņu tur uz jūru, kur tu viņu liec, ko tu radi, ko tu dari? Ko es daru? Caur to enerģijas. Ko es nedaru? Laikam tāds būs jautājums, ko tu, Agnese, nedari. Es visu kaut ko radu. Pieņemsim, man ļoti patīk gatavot ēst. Man patīk kūkas cept, bet es neesmu profesionāls barotājs, teiksim tā, Es baroju savu ģimeni. Profesionālā barotāja. Bet māte barotāja es esmu. Māte barotāja es esmu. Tātad savu ģimeni es baroju, un man ir bijis tādi, es pat esmu bildes taisījusi kaut kādā Facebookā, kaut kādus, nezinu, kurš tas gads varētu būt, iespējams kaut kāds 14, 15. Es uztaisīju bildi, kad man ir tātad visi 4 riņķi plītī aizņemti. Tur kaut kas vārās, jo es zinu, kas katram garšo. Un es tam vienam vecākam dēlam, piemēram, tam tas katliņš, tad vīram tas katliņš, šitas katliņš. Un man pašai savs katliņš, piemēram. Tā, kad ir bijis tā, kad priekš 5 cilvēkiem katram top savs ēdiens. Nē, tas nenozīmē, ka es to darīju katru dienu. Dažkārt man tāds ir iekšā noskaņojums, un es to esmu darījusi. Lūk, tā tad, piemēram, barošana. Man patīk gatavot ēst. Un tas man jau spiedās jau pa visām vīlēm ārā, jau kad es biju maza. Es iestājos kulinārijas pulciņā, man liekas, nezinu, varētu būt kādi gadi 10 gadi. Un tajā kulinārijas pulciņā bija pirmais, kas jāizdara, bija jāizveido blociņš, kur tu raksti savas receptītes. Un tad mēs nācām uz to kulinārijas pulciņu, tad tur kaut kādas zupiņas bija jāvār kaut kāda. Tā, bet man patika. Un tad tā man tas blociņš joprojām ir. Ar tādām smieklīgām, tur kaut kādām sazītādām bildītēm, un tad tur fotogrāfijas griez kaut kāds tur tās kartiņas, rozītēm un tā. Cakināju. Un iedomājies, tas blociņš ir jau pilns pa tiem gadiem, un, protams, jau man ir tā kā grāmata bez maz vai izveidojusies. Tā. Varbūt tāda grāmata, tāda vieglās receptes, nebarošanas.
mīlestības receptes. Jā. Nu tā, un tad ir tādas receptes, kas, protams, gadus ir izturējušas un ir bērniem mīļas. Jā, tur vīrs kādreiz prasa, kaut kāds uztais tur tur sen neesi taisījusi. Nu tā kā tas ir par to tādu radošumu. Man ļoti patīk rokdarbi. Pārtraukšu tevi, jo mēs tagad jauksim kopā maģiju. Es pilnīgi aizmirsu, jo parasti stāsta pašā sākumā es katrai divai iedodu savu burvju instrumentu, kas mani aizrauja. Un tas ir māls. Un caur sarunu vienkārši top kaut kas, kam nav jābūt ar mērķi, lai tu uztaisītu kaut ko, bet vienkārši, ka tas papildina to stāstīšanu, jo mālam ir savas burvju īpašības. Jā. Lai gan tu jau to mālu, man liekas, es arī pišķiņ esmu strādājusi. Jā, bet tu drīkst izvēlēties gaišo vai tumšo, un tu drīkst arī samazināt, neņemt pilnavadarbības. Burvīgi. Kāds viņš augsts vēl. Viņa tā kā jāliek klēpītī sildīties. Tad man būs gaišais, jā. Tev ir tumšais. Bet abi divi Latvijas māli. Tam ušķi viņi saskārās, sabučojās. No kurienes šis ir braucis? Launkalnes. Jā. Nu, lūk, turpini. Tātad tu radi, tev patīk darboties ar rokām, un tev ir burvīgas rokas. Jā. Un, teiksim, es iemācījos adīt, arī maza meitene biju. Mammai palūdzu, lai iemāca, viņai patika adīt, un tā es īstenībā zeķes jau mācēju adīt, jau pirms mums skolā darbmācībā, vai maiturībā sāka mācīt, es jau mācēju adīt zeķes. Tā kā visa ģimene ir apadīta un paliek pāri, kas vēl, redz, bet, tiksim, tur bērnībā bija tā un tā, bet tagad pieaugušā vecumā tas viss ir attīstījies līdz tam, kad tā rokdarbniecība ir aizgājusi man tagad uz lampām. Jā, es pamanīju, ka tev ir lampas. Jā, es taisu lampas. Un kā tu izdomāji, ka tu vari lampas taisīt? Es varu taisīt lampas, zini, ļoti dabiski tas viss notika, tāpēc, kad mēs atjaunojām vecu lauku guļbūves māju Smiltenes novadā. Un tas tā aktīvi notika Covid laikā. Un Covid laikā, tu atceries, bija tur tāds interesants brīdis, ka ar tiem veikaliem bija tā interesanti. Tā vaļā, tā cieta, kāds drīkst nākt, nedrīkst nākt uz tiem veikaliem un tā. Un tagadiņās mēs jau bijām tikuši tik tālu, kad māja bija jau tik pietiekami sačubināta, kad siltums jau bija iekšā radīts, ja? Tātad apkure ir, jumts virs galvas ir, logi durvis ir. Un tad es kaut kāds tur tās mūsu vecās mēbeles, kas jau atbraukušas līdzi uz laukiem no Rīgas dzīves ir, jā, tad tur kaut ko tur atnes, bet lampas te nav, jā, karājās tas saucamās Iļiča spuldzītes, jā. Jā, līdzīgi kā mums te. Cik ilgi skatīsies uz viņām, tā kā nesmuki, tā kā nepatīk. Labi, stāv tā spuldzīte. Vienā reizē bija tā, kad bija kaut kāda tāda forša vētra bija. Man liekas, tas bija rudenis vēls, un mūsu teritorijā nogāzās milzīgs bērs. Un mēs ar vīru gājām pastaigā un ejam garām tam lielam bērzam, un viņš tur paskatās to bēdu, ja cik tā bēda tur liela, labi, ok, viņš tur skatās, protams, no savas zāģēšanas viedokļa, tur rekur malka, un tur rekur pirmais nogriešanas, tur vēl dēļi varētu sanākt, man tur tas baigi neinteresēs, nes kāpēc uz tiem zariem skatos. Es kā smuki tie zari tā sagūlušies, kā tas bērs tā kritis, un tie zari tā kaut kā tā kaut kā tādu cilpu sametuši. Zin kā tas bērns bija vecs, un viņam tie zari tādi gari un tādi mīksti. Un viņi tā iegūlušies, tādā vilnī, jā. Un es pilnīgi tā kā saredzu, interesanti. Šitā varētu tādā kā lampā viņu uztaisīt. Un mēs tāds kā abažūrs, ja tu viņu šitā sapini tādā kā ligzdā vai kaut kā tā. Tā noskatos un saku vīram, tu tikai nekurini man uz žagarus, ne, tu uz zarus, jā. Lūdzu, šito man atstāja. Tā es tos zarus izglābu un tā uztaisīju savu pirmo eksperimentu. Mana pirmā lampa ir
nu, tāda tiešām, es viņu sauc par vārnas ligzdu vai žagatai varbūt tādas, es nezinu, kas tādas ligzdas tais, nu, tā tad no tiem žagariem bērzu. Nu, lūk, un vīram, protams, bija jānāk palīgā, jo man vajadzēja tā kā uzkāpt to visu piņķerēt, viņš man sametināja tādu kā abažūru, ja, tādu kā skeletu, ja, ap ko es tos žagarus piņķerēju. Nu tā, un tā man tapa pirmā lampa. Tad, kas man bija nākamā, tad man jādomā. Cik tu lampas kopā jau esi? Nu, zini, man liekas, es tā kā tuvojos jau pie 20, pamazām, bet katrs man ir pilnīgi citādākas. Bet tās visas lampas tu veido sev vai kādam? Jā. Sev. Nu kā, vienkārši mājai, tas tev saku, karājās tās lampiņas jau, vienkārši nav skaista lustra, un nav skaisti. Šis ir burvelīgi, jo redzi, arī prast vienkārši, pat ne prast, bet atļaut sev, vienkārši ņemt un izdarīt un radīt tā, kā tu redzi, un varbūt vienā brīdī šķiet vārnas žagaru saišķis, žagaru saišķis, bet turpināt radīt un eksperimentēt. Un kur slēpjās tā tava varēšana, ka tu vari atļaut sev tā būt? No kurienes tev tas ir nācis? Es nesaprotu, ko tu man prasi tagad? Kā tas ir? Kā tu vari atļaut? Kā var sev neatļaut? Es nesaprotu, ko tu man prasi? Kas pa muļķībām? Kas tev pat tādiem jautājumiem? Nē, es saprotu, ka no kurienes tas jautājums ceļās, bet kāpēc es par viņu brīnos šobrīd, jo vienkārši, saku, tas man tādu jautājumu vairs nav. Kā tas ir sev neatļaut? Es atļauju, es nezinu, es gribu, es daru. Vai tev ir bijis kaut kad, ka tu neesi ļāvusi sev darīt? Jā, es iepriekš teicu, kad tāds laiks ir bijis, tāda sevis nepieņemšana un varbūt nesajust tā godīgi. Kas man tur iekšā mīt, tā kā tas, es nezinu, kā to izstāstīt. Jā, vai varbūt tas ir... man tā iešāvās tā doma par šiem sevis meklējumiem, ka tas ir tikai tik ļoti dabisks process, ka mēs jau, mēs viņu sakāpinam un uztaisam par kaut ko wow, un kā es tur sevi atradu, un kā es tur sevi sākumā tā. Tad cilvēkam laikam tas uzdevums šeit arī ir uz pasaules, tā arī caur sevis tiem meklējumiem, iepazīt pasauli, un tas nav nekas pārdabisks. Tas ir tikai normāli, ka beigās cilvēks sevi atrod un zina, kas viņš ir. Uz to būtu tā kā jātiecās. Ja gadījumā tu tā kā jūti, ka tev nav iekšā tās saiknes ar sevi pašu, tad jāmeklē, protams. Jā, un es arī esmu tas cilvēks, kas palīdz cilvēkiem arī šajā tēmā, tā kā dzirdēt sevi, redzēt sevi, sajust sevi, tā kā palīdzēt cilvēkiem komunikācijā ar sevi un ar pasauli. Tā kā tas arī tā dabiski ir izveidojies. Kā tu to palīdzi? Vai, kā es palīdzu? Ir atnāk pie tevis draudzene un sasaka? Nē, tas ir, labi, draudzene, tas ir citādāk, tas ir atsevišķa, tāds dzīves tāds stāsts droši vien. Bet es to vairāk biju domājis, ka tas tā notika dabiski, tāda palīdzēt cilvēkiem, tā kā daudziem, nevis tā kā vienam, diviem, tur tuvākajiem, vienkārši caur darbiņu, jo es pēc profesijas esmu vizuālā tēla stiliste. Viņš jau te nezināja. Nezināju? Nē, es tagad zinu. Es zināšu. Redz, un tas, es beidzu Birutas Magalas stilistu skolu, tas jau ir cik gadi atpakaļ. Es aizgāju mācīties, kad manam vecākam dēlam bija, nezinu, 2 gadi, ļoti maziņš bija. Viņš tikko sāka dārziņā iet, un es tā jūtu, ka man vajag tādu kaut ko radošu pamācīties. Un tad skaitam kaut kādi 23 gadi atpakaļ sanāk. Es
Pēc tam mēs kaut kad pārcēlāmies uz Rīgu dzīvot. Mēs kādreiz dzīvojām laukos, tur, kur mēs tagad dzīvojam, tātad Smiltenes novatā. Un Rīgā dzīvojot, nezinu, mēs 18 gadus sanāk Rīgā nodzīvojām. Es nostrādāju, teiksim tā, 2 darbos. Man bija 2 darbi. Viens darbs, es biju friziere. Mājās pie manis nāca klienti. Es frizēju matiņus, griezu, krāsoju, frizūras veidoju, tur gatavoju līgavas uz kāziņām. Nopietnas darbiņš bija. Un otrs darbiņš bija, kas pa veikaliem raukāju, tā kā šopingā, palīdzēju klientiem. Sākumā ar sievietēm, un tad kaut kādā gadā, to viņu pateikšu, 13. gadā varētu būt, es izlēmu, ka es gribu strādāt tikai ar vīriešiem, kā stiliste. Jo es biju kaut kādus gadus pirms tam daudz nostrādājusi ar sievietēm. Pārsvarā klientes bija sievietes. Tad, kad es skaitījos, ka es tā kā priekš visiem esmu, tad pārsvarā bija sievietes un vīrieši bija, es teiktu, varbūt 5%. Jā. Tad es sapratu, ka man bija vienbrīd tik daudz darba. Man bija tāds grafiks pieraksts, tātad gan frizējumie klienti, gan ģērbjamie klienti. Tad es sapratu, ka es sāku izdegt. Man sāk jau sapņos rādīties pakaramie veikali un mati un rokas šitā visu laiku, kad paceltas, piemēram, žāvēt matus un tā tālāk. Var sakot, palika grūšīgi. Un tad tu izlēmi, ka tu ņemsi tikai? Tad es bišķiņ gribēju paņemt pauzi. Nezinu, es pat vienbrīd apsvēru domu, varbūt es gribu pat mainīt vispār profesiju. Vispār iestājos kursos, kas tas bija, grafiskie dizaineri. Es viņus tā īsti nepabeidzu, es bišķi tur pamācījos, un man uznāca tāda ašā ideja, tur gari jāstāst, es negribu tur tojos iedziļināties tik sīki un smalki, bet tā sanāca, kad es sajūtu pēkšņi tādu impulsu, kad es gribu strādāt ar vīriešiem, tikai es gribu pamēģināt, kā tas ir strādāt ar vīriešiem. Bet tas bija arī tāds personisks izaicinājums pašai priekš sevis, jo es noķēru, kā godīgi sakot, kāpēc man bija savulaik tik maz klientu vīriešu, tie 5%. Man bija bail no viņiem. Tev no vīriešu? Man bija bail no vīriešu. Jo? Man likās, es netikšu galā ar viņiem. Tīri ar viņu izvēlēm, ka tu kā viņus vai... Viņi ir taču citādāki. Tiešām. Man tā likās. Labi, bet tagad tev neliekās, ka viņi ir citādāki? Viņi ir citādāki, bet es vairs nebaidos. Es esmu tagad izārstējusies. No bailēm. Es vienkārši sapratu, ka man jāiet iekšā. Tas nozīmē, ka tām bailēm jāiet viņās iekšā, lecam iekšā. Un tā es sapratu, es vienkārši metu sev iekšā tā izaicinājumā, un iedomājies, es taču slēpu no vīra, ka es šitādu esmu lēmumu pieņēmis, ka es strādāšu ar vīriešiem, jo es jūtu, ka viņam varētu tas nepatikt. Ka es tikai vīriešu stiliste. Un kā jutās tava vērtība tajā brīdī, godīgums, atvērtība? Pagaid, tas viss auga. Tas tā pamazām, tad mēs tā teikt strādājām, pie tā. Un tad tas viss tur fonā notikās, un es tu pareizi arī noķēri, ka tā tad īsti godīga tad es vēl nebiju. Pret sevi un arī tā kā tādā testa variantā tu meklēji tādu jaunu to savu ceļu, bet tai vērtībai tu ļāvi vēl bišķi tur tā kā nepabūt. Jā. Un tad caur tā baile tev pazudu, vai tajā brīdī arī tad tev atvērās, ka tu vari arī būt godīgi un atzīt vīru, ka tu to dari? Kas tev lika? Kāpēc es kā baidījos to stāstīt vīram? Tāpēc, kad es zināju, ka viņš ir greizsirdīgs, viņš ir privāti īpašnieks, viss ir kārtībā. Tā kā ir sava vieta būt, un tā es apzinos, ka es esmu simpātiska sieviete, un tā, kad varētu tāda baile būt. Cik labi, ka tu to apzinies. Un es sapratu tā, pirms es viņam to saku, es gribu pārbaudīt pati, ko es par to domāju. Un es saorganizēju tādus eksperimentālos sev
vīriešus sarunāju, kas piekrīt, ka es viņus palīdzu viņiem saģērbties, tātad mainīt to tēlu, jā. Un viņi man par to neko nemaksā, bet piekrīt fotografēties, ka mēs uztaisam, kā to sauc? Portfolio. Jā, tieši tā. Ka man jāsāk ir veidot tātad vīriešu portfolio. Pirms un pēc. Jā. Wow. Jā. Nu, vai tev tā grāmata joprojām ir? Ir. Interesanti. Bet man tiešām ļoti patīk tas vienkārši pirms un pēc, kā cilvēki spēj mainīties. Jā. Jautājums, vai cilvēki mainās, vai tikai tas ārējais? Tas ir jau cits raidījums. Jā, cits raidījums. Cita sērija. Jā, cita sērija. Nu, lūk, un tad man paveicās ar baigi foršiem vīriešiem, un viņi bija ļoti... tad atvērti. Tie portfolio vīrieši. Jā. Nē, arī pēc tam viss forši vienkārši priekš mana, lai es sāktu, lai es noticētu sev, ka tā kā īstenībā viss ir kārtībā, bet Agnes, tev ir jāatrod, kā tieši tu to dari, ja? Tad man bija sava metode jāatklāja, kā es strādāju. Es pirms tam, kad ar sievietēm strādāju, man bija sava kaut kāda pieeja. Bet ar vīriešiem es sapratu, ka man viņa ir jāmaina. Ka tā kā es darīju ar sievietēm, kad ar vīriešiem ir citādāk. Ko var ar sievietēm un ko nevar ar vīrieti? Jo, tā kā man liekas... Zin kā, piemēram, tīri praktiski, tehniski, es iepriekš pirms tam gāju meklēt lietas bez klientiem, bez klientēm. Zinot jau, kā viņi izskatās. Jā, piemēram, ir pirmā satikšanās un tad es tā, ko tu gribi, kāpēc tev to vajag, un tā visa izrunāšanās un tā. Un tad es jau redzu tos fiziskos parametrus, apmēram tur izmērs un tā, un es bez klientes iztaigāju veikalus, tur saliku maršrutu, un tad jau kopā ar klientu jau mēs gājām jau mērīties. Par reālām lietām. Jā, pa veikaliem. Un tā. Un tāpēc es sapratu, kāpēc es piekūstu, jo darbs patiesībā tiek ieguldīts dubultā vairāk. Saproti? Un tad, kad es sāku strādāt ar vīriešiem, atklājās, ka es tajā daudz gadu pieredzē īstenībā jau esmu attīstījusi intuīciju. Ka es sapratu, ka man īstenībā ir ļoti labs, kā to sauc, antena iekšā. Es esmu īstenībā antena, kā uztvērējs starp cilvēku un viņa lietām. Mans uzdevums ir pēc iespējas labāk sajust to cilvēku, pieslēgties, to frekvenci un just, kur ir viņa lietas, teiksim tā, tā kā un ļaut viņam tā kā pašam arī atrast. Dažkārt bija tā, ka teiksim, mēs ar kaut ko sākam, un tad beigās jau bija tā, ka klients jau pats saka, kaut kā ejam šitajā veikalā. Es tā, labi, ejam, jo es taču nezinu, kas tur ir tajā veikalā. Varbūt viņam tur žakete gaida, vai ne? Tā es saku. Agnese, manuprāt, tā ir augstākā pilotāža, jo pēdējā laikā mēs savā apmācību jomā mēs vienkārši piefiksējam, ka cilvēki lielākoties gaida, kad viņiem no malas iemācīs, pateiks, parādīs pareizo atbildi, kā jādara to. Tur 7 soļi uz un izdari tā, un tad būs tev tā. Bet tā skaistākā pilotāža ir tad, kad tu cilvēkam neiedod konkrētas lietas, bet iedod to platformu, un viņš izdara izvēli pats, un viņš atrod savus variantus. Un tev tas izdevies tādā, es teiktu, tādā jomā, kur to nav tik viegli izdarīt. Jo redzi, cilvēks taču paļaujās, vai tas sieviete vai vīrietis, paļaujās, ka tu parādīsi šis tas kostīmiņš tev tur perfektāk. Wow! Tev žetons tev. Tas ir, tur vispār par šo tēju varētu daudz un gari plaši stāstīt, to pieredzi. Es nezinu, vai es gribu tik ļoti tajā šobrīd iedziļināties. Es domāju, tādā lielākā vilcienā. Bet tas, kad viennozīmīgi tas darbs man ļoti palīdzēja īstenībā atrast pašai sevi. Man katrs tas klients kļuva par skolotāju, un es ļāvos tam pārveides procesam. Īstenībā katrs mans klients mācīja man būt sievietei. Saproti? Tieši vīrietis vai arī sievietes tev ļāta? Ar sievietēm bija cita sadarbība. Tur ir, es to nemāku izstāstīt, tas ir atšķirīgas pieredzes, bet ar vīriešiem es sapratu, ka es īstenībā nestrādāju. Es atpūšos.
Es eju uz darbu, un cik interesanti, man vēl par to samaksā naudu. Cik interesanti. Un, bet tā sadarbība viņa bija, tā, kā pasaka, tāda dažkārt dziedinoša īstenībā uz abām pusēm, jo interesanti, kad es tā novēroju pēc teiksim, tā statistika, ja, vīrieši, kas nāca, tā kā sadalot viņus tā kā divās grupās, varētu teikt, iemesli, kāpēc viņi meklē stilistu palīdzību, bija tieši divi. Viens vainu dēļ finansēm, ja, ka tā tad karjeras izaugsme vai tur, kaut kas tāds. Nomainīt tēlu, kaut kas ir vajadzīgs, teiksim, es tur kādreiz biju tādā amatā, tagad man ir nopietnāks amats un vajag tur tā korektāk izskatīties, piemēram, vai mīlestības fronte, ļoti vienkārši. Tad tas attiec tādas iemīlējušās vīriešas, kuriem, tā kā rekomendē. Nē, man sanāk, kad bija, zini, kas bija, es sapratu, man diezgan es laikam romantizēju tavu profesionalizāciju. Tu pārlici notikumiem bišķiņu uz priekšu, ja? Viņi pēc tam iemīlējās, un tad tur viss notikās. Ja? Vai tad viņi nāca otrais? Jā, un tad jau viņi nāca ar ģimenēm, tu jau sievas vedu, un var sakot, tas jau ir cits scenārijs, jā, bet lielākoties mani klienti bija šķīrušies, teiksim tā, ar grūtumiņu sirdī, kad salūzuši tādi ar savu tādu vilšanās pat sajūtu, bet iedomājies, viņš ir tomēr atradis sevī spēku, meklēt ceļu ārā, un viņš ir paņēmis ideju, man varbūt palīdzēs izskats. Piemēram, jā. Un kas tad ir tie tavi spilgtākie atklājumi? Tad, jo tu esi redzējusi, tad, kā tu saki, tev tie visi vīrieši, tie tavi klienti bija ļoti fantastiski, jā, un tev ļāva augt. Bet kāda ir tā atklāsme, ka viņi nāk tā kā par to ārējo tēlu, bet tas, kur tas dziedinošais ir? Kāda ir tie tavi novērojumi? Kas notiek ar cilvēku, ka viņš to ārējo it kā uzķūnē? Īstenībā es nezinu, cik klienti vispār tā saprata, ko viņi īstenībā pērk. Viņi tikai pēc tam to saprata, iespējams, viena daļa, jo tā kā viņiem varbūt pirmā brīdī likās, ka viņi pērk stilista pakalpojumus, tātad tur, teiksim, jaunus uzvalkus, tur jaunus kurpes un tam līdzīgi, bet ar mani komplektā viņi dabūja īstenībā psiholoģisku atbalstu. Ka viņi var? Jo man vajadzēja, lai es sajustu, lai es cilvēkam varētu iedot to, kas viņam ir vajadzīgs, un dažkārt tas bija ne jau par jaunu kreklu, tas bija par sajūtu, ka es esmu un es esmu vērtība. Saproti? Un es, piemēram, atceros vienu tādu gadījumu, kad es klientam saku, tev šitajās biksēs tik labi dibens izskatās. Viņš tā pagriežās, tā kā dibens, tā kā, vai tad sievietes skatās arī uz vīriešu dibeniem? Es tu nezināji? Viņš bija tik pārsteigts. Viņš beidzot saprot, ka viņam ir dibens. Un es viņam saku, bet tu redzi, cik bikses uzmērījis. Un tu redzi atšķirību. Tu pagrozies, paskaties, redzi, tu mērīji tajās neizskatījās tā, bet šitajās ir tiešām kompetenti. Wow! Un saproti, kas man beigās, man liekas, vislielākā balva par darbu bija ne jau tikai tas saņemtais atalgojums, finansiāli, bet ka tas cilvēks aiziet ar to muguru, tie pleci vaļā, un kā viņš koķetē ar visu veikalu. Tu saproti, ar tām pārdevēju, jo man bija savi tur atstrādāti paņēmieni, kā es dabūju gatavu, kad, apmēram tiešām viņš atnāk viens, un aiziet no veikala cits, un bija tā, kad mēs vienkārši viņš atstāja vecās drēbes maisā, un miskastē izmet ārā. Es saku, viss no šīs dienas tagad tikai šitās. No šīs dienas tev ir ļoti skaists augums. Nē, viņam vienmēr ir bijis, tikai viņš nezināja. Viņš nezināja, ka viņam... tā apziņa, kad parādās. Tad, ko es patiesībā viņiem devu, es atgriezu viņiem pašiem sevi. Pašapziņu. Un
Protams, kad ar daudziem izveidojās tādas ļoti foršas, draudzīgas saiknes, un daudziem pat ar draudzības izveidojās. Un tāds, es nezinu, baigi foršā sajūta. Un man prieks arī, kad es pēc tam zinu tos stāstu turpinājums, ja, ka tur ir lovītas, ir satiktas, un man tur stāsta, tur šitajā aizgāju tur uz randiņu, un tur patika, un forši. Es esmu informēta, jā, par tiem dzīves stāstiem tālāk, ka tie vīrieši, jo viņi īstenībā, viņi iekšā visi ir forši. Mans uzdevums ir viņiem to parādīt. Halo, skaties, reku spoguls, redzi, tu esi foršs. Jā, un savā ziņā, tu tiešām arī tajā procesā bija tie spoguļi, jā. Tā kā veikalā ir tie spoguļi, cilvēks mērās, bet tieši tā jau nav apģērba spoguļošana, bet tās personības izspoguļošana, un tu tāda kā spoguļu burve. Jā. Oh, wow. Jā. Kurā brīdī tu atklāji savam vīram, ka tas ir spoguļu burve? Es ļoti ātri atklāju, vienkārši tāpēc, kad man vajadzēja uztaisīt tos pirmos eksperimentus. Rezultātu tev vajadzēja. Jā, man vajadzēja tos bildes dabūt un tā. Bet es viņam tik daudz ko nestāstīju, ka viņš jūta, ka kaut kas te dīvains notiek. Jā, tā kā gaisā es kaut kur braucu, kaut kur tā kā es nebūšu mājās. Un tā. Un tā fonā man bija tāds eksperimenti notikās. Un tad es sapratu, ka es gribēju pati priekš sevis saprast, Agnes, tu to domā tiešām nopietni, jo es taču biju izdomājusi, ka es esmu izdegusi. Ka man taču iekšā vairs nav tur tā stiliste, jā, ir tā kā plakt, beigts, kaput. Bet izrādās, ka vienkārši man ir jānomaina cita forma. Forma un pieeja, kā es to daru, kā es strādāju. Un es vienkārši tā kā ļāvu plūdu līdzi dzīvei un ļāvu sevi veidot. Es ļāvos tam procesam, tā kā māls. Es ļāvu sev mīcīt, lai dzīve mani mīca. Un, protams, man bija visādi, arī tādi, kas tad ir, negribas teikt, ka nepatīkami gadījumi, bet tādi izaicinoši, kas man meta izaicinājumu. Piemēram, bija viens tāds ļoti arī interesants klients, kur es iedomājos, es viņu satiekos veikalā, staigāju, un pēc kaut kādām minūtēm 15 es saprotu, nebūs. Es nevaru ar viņu sastrādāties. Es nevaru. Viņš vienkārši, viņā ir iekšā tik ļoti daudz pretestības, tik ļoti vispār, tāds es pats visu zinu, un es domāju, ko tad tu te darīji, tā, un es viņam saku, tā un tā, es nevarēšu, diemžēl, jums palīdzēt, jums jāmeklē cita sadarbība, un tā es saku godīgi, kā ir, vadīgi, un Agnesē, tā viņa darīja, tā viņa mācījās, Un iedomājas, un tas vīrietis, protams, šokā pārsteigts, kāpēc tā. Es saku, nē, es vienkārši jūtu, ka jums vajag kādu citu. Es negribu tur, tā kā ar varu jums kaut ko pārliecināt vai piespiest. Vienkārši, Bet redz, te jau atkal ir tas interesantais faktors, ka tas cilvēks nav gatavs varbūt pats uz sevi paskatīties pagodīgo, jo Agnese nāk ar godīgo spoguli, tur nav citu variantu. Un iedomājos, un es viņam tagad pasaku, kad es tā kā negribu ar viņu strādāt, viņš tā pārsteigts, kāpēc un tā, un es stingri palieku pie sava viedokļa, ka es vairs negribu turpināt to sadarbību. Tas bija pirmais gadījums vispār, ne jau pieredzē, bet kad man jāpārtrauc ir sadarbība darbībā. Un viņš man tagad saka, cik man jāmaksā. Es saku, nekas, ka tur 15 minūtes viss kārtībā. Un jau griežos un eju prom. Un viņš saka, Agnese, kāpēc jūs tā dariet? Un es iedomājos, jau kaut kāds 5 soļus jau aizgājusi. Un viņš man sauc no muguras un saka, Agnese, kāpēc tu tā dari? Es tā pagriežos, ko es daru? Viņš saka, kāpēc jūs atsakaties? Es gribu jums samaksāt par 15 minūtēm. Un es biju tādā pārsteigumā. Tā arī var notikt. Tā. Interesanti tā. Un viņš man reāli samulsināja. Un viņš saka, varbūt es jums kaut ko garšīgu vismaz varu nopirkt. Kas jums garšo? Sakat, kas jums garšo? Kur te veikals? Sakat, kur te pārtikas veikals? Viņš sāk prasīt apkārt. Es tādu. Jau es biju pārsteigta. Viņš man reāli pārsteidza. Bet, Agnes, iedomājies, es domāju, ka, labi, es nezinu, vai tu paņēmi kādu maksu vai nē, es domāju, ka tev vajadzēja dubultmaksu paņemt. Jo es domāju, ka šis gadījums šim cilvēkam ilgtermiņā viņam lika domāt, kas bija tas. Tādu fanu kļuva,
sociālos tīklos. Viņš man ļoti pēc tam atbalstīja. Nu, tā var sakot, es domāju, ka tā dziedināšana notika trīskārši. Sevi, tā kā palutināt ar saldumiem, un tad mēs ieejam, toreiz vēl bija Prizma Latvijā, un Rīga plazā mēs bijām to brīdi, un mēs aizjām uz to Prizmu, un viņš tā, kas jums garšo? Es tā kautrīgi izdvešu, vafeļu tortes. Un viņš tā, labi, kur ir vafeļu tortes? Un es tā, es nezinu, jāiet meklēt. Un es tik neveikli tā sajūta. Viņš iet pa priekšu, viņš meklē tās vafeļu tortes. Jā. Kur te vafeļu torte? Mēs pieejam tur, beidzot tas plaukts un stāv tur veseli rinda ar tām tortēm. Tā, kura? Es saku, man roko garšo. Tā, roko, labi. Šitā, tā. Kas vēl jums garšo? Es saku, es nezinu. Rafaelo, jums garšo? Es tā, jā. Tā, kur te Rafaelo? Tik liels veikals, un viņš meklē tos Rafaelo. Un iedomājas, un mēs tagad ejam, un tur bija tieši kā reiz bija sakrauta tāda čupa ar Rafaelo. Es nezinu, vai tur varbūt Ziemas vai Valentīna diena nāca. Es neatceros, bet bija tāda tiešām uz grīdas, tāda kaudze. Viņš pieiet pie tās kaudzes vislielāko kārbu, ja? Un šitā. Un es atceros, ka mēs beigās no tā veikala mēs izējām. Viņš bija šitā piekrāvis šitādu te kalnu. Paldies. Bet tā bija brīnišķīga mācība. Viņš man abiem. Jā, protams, kad es sapratu, kad arī es viņam kaut ko labu izdarīju, un viņš man arī izdarīja. Es sapratu, ka vīrietis ir dāsns. Īstenībā viņš ļoti grib pateikties. Jā, un arī tas ir mana mācība pieņemt, mācīties, saņemt un tā, tad, ļoti skaisti. Paldies viņam. Jā, un ne tikai, es tev varētu stāstīt tos visādus gadījumus. Jā, bet tas ir brīnišķīgi, redz, tie gadījumi caur cilvēkiem jau iespējams arī, tad veidojat, nevis iespējams, bet tā noteikti arī bija, veidot tevi kā personību, kas tu esi šī Agnese Spogulis un Agnese Godīgums. Un tad iedomājies visu šito te foršo pieredzi, es nesu pēc tam mājās, jā. Un es mācījos, kā var veidot attiecības jau ar pilnīgi svešiem vīriešiem, tikko satiktiem. Ja? Un ar viņiem izveidot pat kontaktu. Un viņi katrs tik dažāds, ar tik dažādām pieredzēm. Un es nāku mājās un sapratu, kā tas mans izaicinājums, kāpēc es to gribēju. Es saprotu, Agnes, tev aug 3 dēli. Tobrīd viņi vēl puikas, ja? Bet viņi visi būs vīrieši. Un viņi katrs ir unikāls un citādāks. Un plus mans vēl vīrs, kas ir, tā kā es esmu jau viņam pateikusi, un jau veidoju ar viņu tās attiecības, un tad tie jaunie topošie vīrieši, es domāju, es gribu viņus saprast, es gribu ar viņiem labi dzīvot, un iemācīties nebaidīties, teiksim, to komunikāciju, kā veidot komunikāciju pat tad, ja ir konflikts. Un viņi visi man to mācīja, un pēc tam es paldies visiem, kas ar maniem kad ir strādājuši. Un es nesu mājās pēc tam, un iedomājos, es par vīru gribu vēl izstāstīt, kad es viņam pateicu, ka es grasos darīt šo. Tur bija tāds joks, viņš tā noklausās ar vīriešiem, un viņš tā pirmkārt jau viņam tā kā akmens no sirds, tad tas ir par to, viņš jau bija tur safantazējis, tur savā galvā, kas tur kaut kādus citus stāstus, kāpēc Agnes ir tāda noslēpumaina un tā. Lūk, un tagadiņās viņš man saka, varbūt tu gribi ar bērniem strādāt? Tā kā nevis ar vīriešiem. Es saku, tu baidies. Viņš saka, jā, es baidos pišķiņu. Es saprotu, ka tu baidies. Viss kārtībā. Turpini baidīties. Jā, viss labi. Un tā kā veselīgu tonusu varbūt nemaz nav slikti, lai viņš ir tas tonusiņš mazliet attiecībās. Bet es negribu to tā kā izmantot. Jā. Man bija savi personiskie nolūki, kāpēc es to gribēju, kāpēc man to vajadzēja. Un beigās vīrs man ļoti, ļoti atbalstīja. Un gadījās vienā reizē, kad es dzirdēju vienu telefonu sarunu aiz sienas, kā viņam prasa, ko tad Agnese dara un ko tad Agnese tur nodarbojas. Un viņš lepni stāsta. Agnese ir vīrieša stiliste. Un tā kā tur uz ģērbļu un tā, tur palīdz vīrieši tur pucēt un tā. Un es saprotu no jautājuma, ka viņam ir jautāts, tā kā, tu neesi greizsirdīgs? Nē, nemaz. Tā kā, interesanti. Cik skaisti. Jā, man tiešām arī bija šis jautājums, jo es vērojot tevi, iepazīstot caur šo te
sociālā kaut kāda tēla, kas man nāk pretī Facebook vai tur, kur Facebookā es tevi arī redzu. Es tiešām esmu no tevis noķēru šo skaisto tuvību un patiesību, kas ir jūsu attiecībās. Kā tu to vari? Kas ir tie triki vai kas ir tās mazās lietas vai tavas tādas dzīves atklāsmes? Jā, viens ir tas, ka necaur tu darbu, caur šo te sadarbību ar klientiem, tu nāc mājās un tu biji jau tā kā kaut kādas atklāsmes tu liki lietā, bet noteikti arī mājās attiecībām, jo tiešām vērojot tevi tavos postos un tā, es redzu, ka tas ir pa īstam. Ja? Tā kā tā sajūta ir. Ka ir, un es esmu laimīga vērot jūs, kā tu to dabū gatavu, kā tu to vari. Ja, man liekas, es arī varu. Man ļoti interesanti dzirdēt, kā tu to vari. Droši vien, ka ļaujot tā kā būt sev pašai un ļaujot viņam būt viņam. Es nezinu, kas var būt vēl spēcīgāks par to. Un tad tā sanāk, ka viņam der un man der, kas nenozīmē, ka mums nav strīdu savā starpā un kaut kādi pārpratumi. Tas nē, mēs neesam pasargāti. Mēs esam cilvēki. Jā, cilvēki. Un es pat teiktu, ka pa gadiem dēļ tā patiesuma un godīguma ir attīstījies pat tāds starp mums, kad lēmumu pieņemšanas tāda, kā to nosaukt, ir tīpaši mājas sakarā, kad mēs sākām to māju atjaunot, ka tas bija ļoti, ļoti būtiski, tas saucamais kompromiss, kad lai viņš nekļūst, kad otrs piekrīt mīļā miera labad. Ja? Tā kā, kad man tiešām interesē, ko tu gribi, ko tev vajag. Lai abiem ir. Un es jūtu, ka viņam arī ļoti interesē, ko es gribu un kā man vajag. Un patiešām. Un dažkārt pat gadās, ka es jau aizmirstu par sevi un varbūt sāku piekrist kaut kādam mazākam, kaut kādam, pieticīgākai versijai, piedāvājumam vai kā. Un viņš man ļoti bieži atgādina un saka, bet pagaidi, tad tu patiešām šitā gribi, šitas ir tas, ko tu gribi tā pa īstam. Un tad viņš man tā, kad tev tā tieši pajautā, laikam tomēr gribu citādi. Vispār, var gribēt tā kā vēl labāk, vairāk, un kāpēc nē, stāsti. Un saproti, ka tu saņem un arī otram dod to pašu tādu super ieinteresētību, bet man tiešām rūp, kā tu jūties. Man tiešām tā kā... Ja es jūtu, ka viņš par kaut ko satraukts ir, kad es jūtu tādu, varbūt viņš daudz domā, tāds kluss ir, un vēl, ir kaut kāds pazīmes, ko tu jau gadiem jau tā kā kopā dzīvoji, to piefiksēji, ja, un tad tā, stāsti, kas notiek? Kas notiek? Tā. Un parasti jau tipiski ir pirmais, kā tad, labi, tā. Bet tādās svaigās attiecībās, ko tad tu ieteiktu sievietei, kā varēt tam vīrietim ļaut, jo, pirmkārt, tā varēšana pašai par sevi būt dabiskai un īstai, bet kur vēl tad otram ļaut būt tādam, kā viņš ir? Bet tad mēs abi taču esam ieguvēji. Iedomājies, ja es esmu un man nav jātērē papildus enerģija, lai nebūtu es. Tātad slēpjot, nerādot, kāds būs rezultāts. Tas nozīmē, tu zaudēsi vēl vairāk. Tieši tā. Saproti, tā jau saknē nav mīlestība pret sevi. Tas jau vairs pat nav par viņu, tas ir par mani. Es nevaru atļauties tādu... Izšķērdību. Enerģijas izšķērdību. Tā kā tas ir, man liekas, pirmais grēks, tā noziegums pret sevi. Tā kā, vai tad tu dzimi tāpēc, lai izliktos par kaut ko citu? Jo kā es stāstu arī saviem puikām, kad viņi mazāka bija, es saku, atceries, tāds kāds tu esi viens vienīgais. Tava vieta ir tev. Tavā vietā neviens cits nevar būt, piemēram, vecākais dēls Jānis. Ja? Es saku, Jāni, tava vieta šai pasaulē ir būt par
Jāni! Tu nevari būt cits. Jā. Ja tu mēģini kopēt kādu vai izlikties par kādu, kurš tikmēr ir Jānis? Nav. Nevienam, ne otram. Nav pasaulē, tā vieta ir tukša. Iedomājies, un es šitā darītu, tu tā darītu. Mēs tā apzogam, apzogam pasauli. Man liekas, tas ir labākais, ko es varu izdarīt, būt sev pašai, būt savā vietā te un tagad un darīt un dzīvot tā, kā tu to redzi un jūti godīgi pret sevi. Es nezinu, es neko mazāku, es vienkārši nepiekrītu. bet cik fantastisks tas pagrieziens, ka patiesībā būt sev ir viegli, un tas bieži vien daudziem tas ir grūtākais ceļš, kā tikt līdz sev, kas ir patiesībā visvieglākais esības status. Tas ir dzīvot bez iespringuma, tas ir enerģija, visa paliek ar tevi, priekš tevis, tavai dzīvei. Atliek tev tikai jautāt, hei, ko šodien? Tu šodien esi modies, šī ir tava diena, lūk tavs rīts, ko šodien? Un iedomājies, tu katru dienu šitā dari, katru dienu. Es nezinu, man liekas, ka tad, kad es mirīšu, feini, zini, pats, cik es būtu kaut vai rīt, es jūtos, superīgi, es esmu nodzīvojis, jo šitik tā man baigi patīk. Jā. Brīnišķīgi. Tur mums ir arī saslēgums, jo es arī domāju, ka kad vienā dienā es pamodīšos un domāšu, ka es mirīšu, tā būs tik forša nomiršana. Super, mēs tā kā mirtantes, jā, tad, kad gribēsim, tad arī nomirsim. Lūk, nezinu, man tur neliekas nekas tāds nebēdīgs ap to nāves būšanu. Tas ir 100% ar garantiju, mēs visi mirsim. Tad, hei, kamēr mēs esam dzīvi, dzīvojam. Agnes, manuprāt, es varbūt simboliski tev radīju to plūstošo. Es teikšu tā, es līdz formai priekš tevis tiku tikai ar 3. raundu. Tik dažāda, tik unikāla. Tu esi sāku ar kaut kādu 2-stāvu toveri domāju, tas būs ziediem, kaut kāds izkārtojumiem. 2. rauns bija atkal plauksta ar, domāju, tur svecītis tu varēsi salikt. Bet beigās man sanāca viļņojošais trauks, kas vienkārši simbolizē tevi pārmaiņās, tevi daudzveidībā, tevi vilnī. Spoglis nevarēja no māla uztaisīt, bet man nav arī jātaisa spoglis. Tu esi fantastisks. Tur ūdeni un spoguļoties ūdenī. Jā, tad varbūt tad, kad glazēšu, es padomāšu, kas tas, kāda glazūra man jāieliek, lai vislabāk atspoguļotos. Jā, tā kā tu esi fantastisks spoglis, turpini tāda būt, un man ir laime tevi iepazīt. Ko tu tur saģenerēji? Redz, es tādu skaistu mīlas bļodu. Mīlas bļodu. Tāda forši tāds dzīves trauks, kurā var kaut ko ielikt un smuki izņemt. To, ko tu ieliki, tad tev pēc tam būs ko izņemt. Mīļākā krāsa un lielums bija kā tur vinījuma pūkam, pa tiem baloniņiem. Es Ivēnam, kam tur bija tie baloni. Tad liekam dzīvi. Liekam dzīvi to, kas svarīgs un dārgs un kas patīk. Jo varam. Jo varam to. Kāpēc ne? Kāpēc ne? Let's go! Super, paldies! Tagad es domāju, ka šis noslēgums jau varētu būt bijis. Tikko mēs kopā arī smuki noslēdzām, bet man tagad ir jautājums. Henrik, I know that you are sitting there. What about painting? Do you have prepared it here? Or how would do it? Yes, es izstāstīšu, actually I can do also English. Every wonderful lady who is coming and sharing her story is receiving also amazing painting from Henrik Johansson. And I think it's not just a painting, it's something special for you. And then I disappear from this chair and then Henrik can explain what is that, right? Okay? Wow!
Tur, skaisti. Nu, manā mājā gleznas vēl nav. Šī būs pirmā. Skaisti. Izskatās, es nezinu, es tur tā kā redzu divas figūras, nu tā kā divus ķermeņus. Tā kā, es nezinu, šis liekas mans vīrs. Un es dejoju. Un viņš mani tur. Oh, paldies. Thank you very much.